Vēlreiz labrīt! Labrīt visiem kolēģiem, klātesošajiem zālē un arī tiem, kuri mūs klausās un vēro attālināti. Šodien ir kārtējā pašvaldības domes sēde, un šajā mēnesī šādas kārtējās domes sēdes plānotas divas. Tātad otrā būs 20. februārī. Šo sēdi plānojām jau laicīgi, janvāra mēnesī, plānojot savu budžeta lēmumu projektu, un arī laicīgi izsūtījām informāciju. Kamēr vēl kolēģi slēdzās klāt, es sniegšu ziņojumu par to īso laika periodu no 23. janvāra domes sēdes līdz šodienas domes sēdei par darbiem, kas ir noritējuši tātad manā kompetencē. Un tikmēr arī vēl lēnām slēdzamies klāt, jo saistībā gan ar šo piesardzību pārslēdzoties no Brel sistēmas uz Eiropas sistēmu elektrības ir atslēgumi bijuši un ilgstošāka pieslēgšanās. Tātad mans ziņojums par šo brīdi. 24. janvārī, kā jau vairākums ir informēti, pie mums Smiltenes pašvaldībā viesojās Latvijas un Igaunijas parlamentu deputātu darba grupa, kā arī Latvijas vēstniece Igaunijā Kristīna Našiniece un Igaunijas vēstniecības diplomāts Tomas Tirs un Igaunijas izglītības ministrijas profesionālās izglītības departamenta vadītāja Marita Kuska. Galvenais jautājums bija izglītības tēma, ko uzturēja tātad abas parlamentu grupas, un tāpēc mēs tikāmies uzreiz Smiltenes vidusskolā, kur bija neliela prezentācija arī par pašvaldības situāciju, un pēc tam mēs runājām par tām problēmu situācijām, kas pašvaldībai un kā pierobežas teritorija Igaunijai ir būtiskas, un tad pārgāja uz izglītības satura tēmu. Pēc tam mēs devāmies no Smiltenes vidusskolas uz Smiltenes tehnikumu, par cik viņi bija ieinteresēti no Igaunijas puses par profesionālo izglītību, un tehnikumā skatīja arī uz vietas nodarbības telpas, kur notiek, tātad simulācijas šī telpa, ceļu būvē, kur ir pielāgojumi, gan arī veterināro klīniku skatīja, un pēc tam bija diskusija apmēram 2 stundu garumā tieši par profesionālo izglītību, un ļoti tādas arī daudzpusīgas atziņas, kā arī mājas darbi, faktiski, ko var izdarīt katra puse no tā informācijas daudzuma, kas tika apmainīts no sarunām. Pēc tam 27. janvārī bija pieteikušies vizītē Latvijas Rūpniecības tirdzniecības kameras reģionālā Vidzemes nodaļa Juris Sleņģis un Jurģis Ābelīte. Viņu sarunu temats bija par iespēju kopā ar Smiltenes pašvaldību norganizēt LRTK Vidzemes reģionālo sanākšanu Smiltenē marta vai aprīļa mēnesī. Dienas izvēloties, patreiz skaņojot trešdiena vai piekdiena, bet arī mēnešus vēl skaņojot. Sarunas temats – darba spēks, Eiropas komisijas regulas pie uzņēmējdarbības SAM projektiem, respektīvi korupcijas ēna SAM uzņēmējdarbības projektos, uzņēmējas pašvaldības, pilds piemērs Valmieras pašvaldība un uzņēmēji, kuri atbilstoši nosacījumiem startēja uz industriālo parku teritoriju uzņēmējdarbības projektā, un šobrīd mēs visa Latvija arī klausāmies, kas notiek ar Eiropas prokuratūru, un projektu iesaldēta pašvaldībai ir jāatmaksā šie finansējumi un vēl aizdomas ēna par kriminālu darbību. Un vēl tematika profesionālā izglītība un sasaist ar prakses vietām. Un arī pieaicināts jau bija Smiltenes tehnikuma direktors, jo vietu izvēlējās Smiltenes tehnikumu. Uzņēmēji tātad, kas būtu varbūt arī interesēti tīri kā prakses vietas sasaistē ar mācību procesu. Un kā uzaicinātās personas ir plānotas
Eirokomisārs Valdis Dabrovskis saistībā ar Eiropas regulām un finanšu ministrs Arvils Ašeradins. Tālāk 5. februārī arī mēs jau vairākumu zinām, un arī vairāki no jums piedalījās, bija veselības ministra Hosam Abu Merī vizīte. Piedalījās arī biroja vadītāja Renāte Gremze un Nacionālās veselības dienesta departamenta direktora vietniece, Vidzemes nodaļas vadītāja Sigita Alhimoviča. Bez pašvaldības tātad izbrauca arī novadu, tos karstos punktus, kurus mēs kā pašvaldība saskatījām, kur ir problēma situācijas, par ko mēs varam runāt, risināt un rast kopēju sadarbības platformu. Tātad Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca, tāda Līvena aptieka, tas ir saistībā ar jauno šo te zāļu reformu. Paldies arī Ziemeļlatvijai par plašu atspoguļojumu un par interviju, lai iedzīvotājiem būtu izpratne par šīm zāļu cenām, kā veidojas. Un arī pēc tam mēs bijām Blomes felčeru punktā, tas saistībā ar to, kad felčeri mums noveco un ir apdraudējums lauku teritorijām palikt bez šīs primārās veselības aprūpes punkta un darbinieka, kurš to dara. Piemēram, Launkalnē šis certificētais kabinets ir, bet felčeris šai vietai šobrīd ir nēsoši jau vairāku gadu garumā. Un pēc tam mēs arī devāmies uz Api, uz zobārstniecību Medlaini, kur jau arī, kā informējām, tā problēma bija saistīta ar to, kad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepnes bēgļu centrs, šie migranti tiek ārstēti zobārstniecībā par bērnu kvotām. Arī šis jautājums, par cik jau mēs visu bijām uzrakstījuši, tad jau šis jautājums, teica, patreiz kārtojās, lai būtu cita veida kvotas un nebūtu noņemtas Smiltenes novada bērniem šīs zobārstniecības kvotas. Un tad mēs arī devāmies uz ģimenes ārsta prakses vietu Apē, un tas arī saistīts ar ministru kabineta noteikumiem un regulām attiecībā par siltināšanas projektiem. Ja ir pašvaldības ēkā šis siltināšanas projekts, tad komercplatība nedrīkst pārsniegt 25% apmēru. Un Apē ir privātās telpās šī ģimenes ārsta prakse, kur ģimenes vajadzībām ir nepieciešams jāatbrīvo, un patreiz ir apdraudējums, kad mēs varam palikt bez ģimenes ārsta prakses telpām, un pašvaldības ēkā mēs varētu šo prakses vietu iekārtot, bet ir neatbilstība dēļ ēkas izmēra tieši šai noteikuma normai. Tad arī par šo mēs runājam, lai pamainītu. Un par Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcu, precīzāk sakot, poliklīniku aprūpes centru un šīm te aprūpes gultām, izteicās veselības ministrs ļoti pozitīvi, ka tas ir faktiski nākotnes modelis, un Smiltene ir kā tāds paraugs jau šādam iedzīvotāju pakalpojumu sniegšanas veidām un tiks stiprināts, un arī skatoties šos te gada atlikumus uz Eiropas fondu finansējuma apguvi lielajām slimnīcām par iespēju novirzīt arī šāda veida slimnīcai vai veselības pakalpojumu sniedzējam. Tas ir un pēc tam, protams, bija tikšanās ar iedzīvotājiem pašvaldības arī telpās, un visbūtiskākā saruna, protams, bija medikamentu iegāde aptiekās, zāļu cenas un arī šīs rindas pie ārstiem. Un secināt var vienu, ka faktiski veselības ministri uzsākusi drosmīgu, neteiksim karu, bet gājienu pret zāļu tirgotājiem. Un, protams, tā ir liela ķēde tirzniecības, un vienu tikai piemēru teica, ka valsts iepērk retas vēža slimības ārstēšanai zāļu devu līdz šim par 100 000, pēc šī viņu mainītā kursa šobrīd viņi iepērk par 75 000. Un teica, zāļu lieltirgotājs vienalga pelna ļoti lielu
lielu daļu, viņš nebūtu neko nezaudē. Nu tā. Nākamajā dienā mums bija kultūras ministrijas vizīte. Paldies šoreiz kultūras pārvaldei, respektīvi arī Velgai, par labi norganizētu vizīti. Tikāmies Mēru muižā, uzsverot gan kultūra mantojuma nozīmību, gan arī to, kad ir nepieciešamība arī ieraudzīt šāda veida objektus un varbūt paplašināt programmas iespēju robežās. Un saruna bija saturīga par visu kultūras pakalpojumu spektru, runājot par bibliotekām. Ieskicēja bibliotekas vadītāja šo situāciju, ka pagājušajā gadā notika apvienošana amatu kārtībā bibliotekārs un lietvedis, vai arī klienta apkalpošanas centra funkcijas veicot. Un kultūras ministri norādīja, ka tā ir iezīme visai Latvijai, lai varētu saglabāt mazajās apdzīvotajās vietās bibliotekas pakalpojumu. Un domājot par to uz priekšdienām, kultūras ministri teica, ka skatās, lai varētu būt atbalsta programma tieši bibliotekāriem uz pārmaiņu vadības laiku. Nu, tāda kā apmācība. Un priecājās par to, ka arī mūsu pašu izpildvara ir organizējusi apmācības, teica, palīdzība no klienta apkalpošanas centra. Meitenēm ir ļoti laba arī, bet tas prasa jaunās iemaņas, prasa toties ilgstošāku laiku, lai apgūtu, un šie pakalpojumi nav tik bieži, lai ieietos ikdienas darbā uzreiz. Tad arī par kultūras namu apvienošanu arī tāpat, ka tā ir iezīme, kad mazākās vietās ar cilvēku paliek mazāk, saglabājot šo pakalpojumu un nezaudējot šo finansējumu arī uz aktivitātēm tieši šajā vietā. Tāda arī uz 2 namiem mazāk apdzīvotās pagastos ir viens kultūras nama vadītājs, ka tā ir visa arī iezīme kopēja Latvijā, un šis pakalpojums neaiziet. Kultūras ministre deva arī ieskatu par SIF programmu nevalstiskām organizācijām un arī, protams, pašvaldības startējot biedrības var dažādas kultūra mantojuma lietas un līdztekus pilsoniskai aktivitātei veikt. Bet bažas radīja paziņojums. Es vienkārši skatījos, ekonomikas ministrs bija rakstījis, ka SIF programma faktiski būtu kancelējam. Un tas tādas bažas radīja uzreiz nākamajā dienā publiskajā telpā, jo būtībā visa pilsoniskā aktivitāte balstās uz šo SIF programmu, kas ir valsts finansēta programma, kas ir ļoti atzinīgi novērtējama nevalstiskajam sektoram. Tā ka jāskatās, kas notiek tālāk. Jājautā arī kultūras ministrei, vai viņai šādas sarunas ir bijušas ar ekonomikas ministru, vai tas ir vienkārši tāds paziņojums. Jā, un pēc tam bija, protams, tikšanās ar nevalstisko sektoru vadītājiem, kuri strādā arī tīri kultūras laukā. Tā bija tāda saturīga saruna, un paldies kultūras ministras vizītei par šo. Arī atgriezeniskā saite ir sagaidāma tajos jautājumos, kurus mēs uzdevām, un kur arī bija sarunas. Pēc tam no vizītēm, tā kā šajā īsajā laika periodā ir viss. Tad Smiltenē ārpus tiešajiem darba pienākumiem, ko es gribu uzsvērt, mums studente prezentēja bakalaura darbu par Kalnamužas atzimšanu un attīstību. Ļoti interesants darbs. Vērtīgs redzējums, plānojums uz Kalnamužas attīstību. Un mēs arī tā kā ievadījām sarunas, ja mēs vēlētos izmantot viņa šo te darbu, tad varētu slēgt līgumu ar viņu un kā elementus izmantot Kalnamužas attīstībai. Ja ir interese attīstības nodaļā, vai arī var izsūtīt, lai jūs paskatītos. Tiešām ļoti vērtīgs. Ar tādu, labs ieguldīts darbs, labs.
tad mums bija jauniešu domu uz sarunām pieteicās pie vadības. Un viņu aktuālā tēma ir brīvtelpas. Un mēs jau bijām cerējuši, ka varbūt viens uzņēmums atbrīvos mūsu telpas. Izpildirektors izrunāja, neatbrīvos vēl tik ātri, nezināma nākotne. Mēs esam tādā, nu, sarunu brīdī patreiz, kad varbūt kaut ko arī uz nomu jaunieši ierauga. Jo jaunieši ir ļoti aktīvi uzsākuši darbu. Pagājušā gadā tātad saņēma arī nomināciju valsts mēroga par aktīvu jaunatnes darbu Smiltenes pašvaldība. Un nu, ļoti negribas pazaudēt to iniciatīvu un to deksmi. Tad mums bija arī raca sēde. Raca sēde mums bija saistībā ar 2 punktiem. 19. februārī ir tikšanās ar Tieslietu ministri Racā un arī ar Valsts zemes dienesta vadītāju Vitu Narnicku. Un tēmas ir 2 par bezsaimnieka mantas atzīšanu par labu pašvaldībai par šo ilgstošo procesu. Šobrīd mēs ar to saskaramies, respektīvi Apis Mūža. Manuprāt, jau 2 gadi, ja, ir biju šis process ir par Apis Mūžu. Un tad ir nākamais par ilgstošiem nomniekiem, tas ir saistīts ar Valsts zemes dienestu arī un Tieslietu ministriju. Tie arī ir MK noteikumi par ilgstošajiem zemes nomniekiem, kuri par nomas zemi pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu patreiz maksā 0,5% no kadastrālās vērtības. Palūdz arī apkopot mūsu datus. Mums nav varbūt tādu nomnieku kā citās pašvaldībās virs 100 hektāriem, bet ir tāpat 20, 30 hektāri, un tas saraksts ir diezgan garš, un nu, pamainīt šo likumdošanu, jo no 11. gada šī norma ir spēkā esoša, un atbilstoši šīs dienas situācijai, kad mēs maksājam visi vienādi, vai nu izpērkam šo zemi, vai maksājam kā visi nomnieki. Tādi 2 jautājumi tika pacelti. Un tad piekdien nu patās biju arī Rīgā, Labklājības ministrija un Dartece. Patreiz ir atkal aktualizējies tas jautājums, kur mēs esam ar savu šo te stratēģisko plānu, nu tā kā celmlauže Latvijā, un aicināts bijusi saruna, arī vesela dokumentu pakete mums atnāca par to, vai mēs esam ietvēruši, nu tāds visām pašvaldībām, protams, mums ir šai arī budžeta ietvaros, ir arī ielikti gan sociālam dienestam, gan arī veselības, nu tā kā programmās, gan arī skolās šīs te nepieciešamās primārās prevencijas programmas, lai gan tie, kuri strādā ar bērniem, gan arī paši bērni, nu, varētu apgūt tās lietas, lai būtu gan pašaizsardzība, gan arī izpratne par tām lietām. Tātad bija par to arī saruna. Un vakardien bija pie mums ciemos arī Zemesardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris, kurš ir jauns tagad, Zigmārs Krilovs, atsaucās uz ļoti labu sadarbību ar Edgaru un teica, ka cerams, ka tikpat labi sadarbosimies uz priekšu. Solīju, kad mēs sadarbosimies, slavēja Gati Bormani, kad ļoti atsaucīgs un ka Smiltene vispār ir ar savu gan civilo aizsardzības plānu, gan ar savām aktivitātēm atsaucību viena no labākajām pašvaldībām. Un tad no tādiem pasākumiem, kur bija Ziemassvētku rota, šoreiz man bija tas gods aizbraukt uz 3 vietām, doties uz 3 vietām un pasniegt šo balvu par Ziemassvētku rotu, kur iedzīvotāji bija balsojuši, un tā ir Smiltenē tepatās daudz dzīvokļu mājā balkons, kas izrotāts, Blome, Līvānu māja, tā gan vēl pagalmiņš viss dega, bija sagaidījusi pašvaldību, un Palsmanes māja, braucot iekšā Palsmanē, nu tātad 3 nominācijas, kuras mēs apsveicām. Un 25. janvārī piedalījos arī Smiltenes gada balva sportā 2024. Ļoti skaists pasākums, dinamisks, atraktīvs,
Paldies Matīsam Mežolim, kā sporta dzīves vadītājiem Smiltenes novadā. Viņš norganizējis labu komandu bija, un, protams, viņa paša attieksme un ieguldījums šā pasākuma tapšanā ir būtisks. Bija prieks tur būt. Un informatīvi sekosim līdzi. Pēc tam es arī beigsies domas sēdi, mazu mirkli palūkšu aizkavēties. Tīri informatīvi par Smiltenes Raibulu koru karos. Ir saņemta nu pat tās e-pasta vēstulīte. Izrunāsim, ko mēs varam tur varbūt vēl līdzēt. Tās ir mans ziņojums. Domāju, neatstāšu uz 20. februāri. Būs ļoti daudz, un tad arī būs izpildirektora plašais ziņojums. Lai kamēr svaiga informācija, to varu painformēt šobrīd. Paldies! Tas viss man no informatīvā ziņojuma. Vai būtu kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad sākam Smiltenes novada domes sēdi, kas šogad ir 2. Un domes sēdē ir šobrīd pieslēgušies tūlīt aizgājumu. Tā. Kvorums ir viss pilnībā, paldies. Un par darba kārtību. Vai būtu kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, man ir lūgums nobalsot par darba kārtību. Tā, paldies. Vienbalsīgi visi 15 deputāti. Pirmais skatāmais jautājums ir par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam. Mēs Finanšu komitejā apvienotajā šo jautājumu izrunājām. Un ir sagatavots lēmuma projekts par Drustu hokeja laukuma izbūves atbalstu šā gada budžeta ietvarā ar nosacījumu, ja sniedz iekšā partnerības atbalsta saņemšanai un ar līdzmaksājumu tātad 10% apmērā. Tas apmēram tā sanāk pēc tāmes. Vai būtu kādi jautājumi, varbūt Jānim kaut kas vēl piebilstams? Tā, ja mēs tā kā vienojāmies. Jā, paldies. Mēs turpinām darbu pie tā projektiņa. Mums ir jāizbūvē piekļuvas vieta. Rītdien tiek sadalīts īpašums, skolas īpašums 2 daļās. Mums tajā projektiņā vēl te būs jāiekļauj piekļuvas vietas izveide sporta laukumam kopumā. Un viss notiek. Jā, paldies. Jā, lūdzu, Inga. Jā, labdien. Man tikai viens precizējums, vai tajā 2. punktā nevajadzētu precizēt, ka tas pašvaldības finansējums būs līdz 5000 eiro apmērā, jo precīzu summu jau mēs zināsim attiecīgi pēc tam, kad projekts būs iesniegts. Viņš var būt arī ne tieši 5000 eiro. Kā kolēģi, jā, lūdzu, Jānis. Labdien. Budžetā ir iekļaut 10% no tāmas vērtības 4200 ar kapekām. 10% no tāmas. Tad mēs arī varam rakstīt līdz 5000. Tā. Esam precizējuši, ja līdz 5000. Jā. Tad aicinu uz balsojumu, atbalstīt šo lēmumu projektu. Un noteikti mēs visi vienādi domājam, cik ir labi tie projekti, kur sabiedrība pati iesaistās, līdzdarbojās un par to deg. Paldies! Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Un tad mēs pārējām pie paša būtiskākā šā gada dokumenta, jo tas ir pamats pašvaldības funkcionēšanai.
par saistošo noteikumu par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2025. gadam projekta apstiprināšanu. Īsos vārdos pie šī budžeta mēs esam strādājuši gana ilgi. Visi kopā, paldies ikvienam, sākot ar ikvienas iestādes darbinieku, vadītāju, kuri sniedz šos projekta pieteikumu ciparus un aizstāvēja savas pozīcijas, un deputātiem par ārkārtīgi lielo iesaisti. Īpaši, protams, Dainis, Otārs, Inga, Edgars un vēl daudz citi. Paldies tiešām. Dodu vārdu izpildirektoram, un mans komentārs būs pašās noslēgumā. Labdien! Jā, es pavisam īsi par budžeta šo sagatavošanas procesu. Droši vien painformēt un visi labāk šo izprastu. Tātad jau pagājušā gada septembrī tika sagatavots rīkojums un uzsākt budžeta projekta sagatavošana. Un jau septembrī tātad tika noteikts šīs galvenās prioritātes. Tātad pirmā investīcija projekti, kas ir iesākto investīciju projektu turpināšana, finansēšana un jaunu investīciju projektu uzsākšana. Tad otrais izglītības nozares attīstības stratēģijas īstenošana. Trešais skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Ceturtais uzturēšanas izdevuma mazinoši pasākumi. Un piektais atalgojuma pārskatīšana atbilstoši pieejamiem budžeta līdzekļiem. Un tad, jā, iestāžu institūciju vadītāji līdz oktobra beigām sagatavoja šo sākotnējo budžeta projektu. Un tad turpmāk tātad finanšu nodaļa ar vadību, ar attiecīgo jomu vadītājiem, iestāžu vadītājiem, tātad vērtēja šos budžeta pieteikumus un tātad precizēja pieteikumus, ja tas nepieciešams un tā tālāk. Un tad jau decembrī, kad apstiprināja valsts budžetu, tad pēc šīs informācijas saņemšanas par pašvaldību budžeta ieņēmumiem, tad arī tika uzsākta budžeta balansēšana. Un līdz nodots komiteju izskatīšanai. Un vēl tātad būtiski pagājušā gada laikā jau arī tika meklēti risinājumi dažādu izdevumu samazināšanai. Tā skaitā jau no 23. gada beigām arī tika pievērsta uzmanība visām iestādēm par amatvienību pārskatīšanu un darba pienākumu izvērtēšanu. Un tādi varbūt pāris tikai lielākie skaitļi, ko varam salīdzināt. Protams, viens pret viens ir grūti salīdzināt, jo arī iestāžu struktūra ir mainījusies, ir uzdevumi, kas ir nodoti vai no deleģējumu līgumiem, tātad kā gadu laikā NKUP ir šie ūdens un kanalizācijas apkalpošana, līdzīgi arī tātad gada nogalē Gatards pansionāts no iestādes pārtapa par kapitāla sabiedrību, bet kopumā tātad no 21. gada jūlija, kad vienoti mēs uzskaitam slodzes, varam redzēt, kad ir kopējais darbinieku skaits sarucis pa 142. Un, protams, vislielākais šis darbinieku skaits ir samazinājies pagājušajā gadā. Tur, protams, jau visiem zināms, kad pārgājām gan uz vienotām telpu un teritorijas uzkopšanas normām, kas arī novienādoja iesaistītos darbiniekus, tāpat jau pieminētā kultūras nozare, bibliotēka, skats un tā tālāk. Un pagājušā gada nogalē tātad tika sarēķināts, ka šis ietaupījums arī no izmaiņām iestāžu struktūrā un darbinieku skaitā vērtējams ar 780 000, kas tātad dod ietaupījumu šo 25. gadu. Ir vienkārši vairākas reizes izskanējuši jautājumi par šo, un tāpēc es arī pieminēju. Labi, tas man arī viss, un tad Jānis ar prezentāciju un redzējumu. Jā, lūdzu, Jāni. Jā,
uz ekrāna uzlika mūsu budžets 2025 skaitļos, kā tas izskatās. Iziesim cauri. Protams, šis materiāls arī ir pie visiem domas lēmumiem. Dokumentu vadības sistēmā Namejas pieejams arī. Tā. Mūsu budžets 25. gadā, mēs redzam, ka mums ir ieņēmumi 44 miljoni, izdevumi 44 miljoni, ieņēmumi 40, gandrīz 41 un finansēšana 3 miljoni. Mēs skatāmies, kāds mums bija uz dažādu gadu griezumā, gan šis, gan iepriekšējie divi. Tad, protams, ka katrs gads ir savādāks, katrā gadā ir savādāk ieņēmumu, savādāk izdevumu proporcija, savādāk finansēšana. Finansēšanai atceramies vai zinām, ka mums ir valsts nosaka, kādām sfērām mēs varam aizņemties un kādi ir mūsu plānotie projekti. Līdz ar to katrs gads ir individuāli pieeja un atbilstoši katru gadam iespējām. Tieši tas pats ir gan tur, gan tur. Varbūt, ka tā atvēršanas vaina kā jauns PDF. Visiem jābūt pie. Ir, kā skatos to, man 24. budžetā prezentācijā no ciparu klāsts. Jā, atver vaļā viņu kā kāds jaunu failu, tad būs atvēršanas. Jā, labējums priekš. Mūsu ieņēmuma struktūra vislielākā daļa mums, protams, ir šie valsts budžeta transferti. Nākošais ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un tālāk jau ir mazākas daļas ir kā iestādes ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma atsevināšanas, un viss ir attēlots un vizuāli redzams, kas mums lielāko ieņēmumu daļu sastāda. Mēs salīdzinām ātrumā pret iepriekšējo gadu. Valsts budžeta transferti ir visu laiku mums bijis lielākā daļa iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir proporcija tāpat liela iepriekšējās, un prezentācijas beigās būs iedzīvotāju ienākumu nodokļu dinamika pa gadiem. Tur būs uzskatāmākas konkrēti iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Izdevumi atbilstoši ekonomiskām klasifikācijas kodiem. Tad, vislielākā sadaļa mums ir atlīdzība, procentuāli tie ir 50% no mūsu budžeta, preces pakalpojumi 23% un pamatkapitāls 8 miljoni, jeb 19%. Šeit jāmin, ka svarīgi ir ar to, kāds ir mūsu uzstādījums un kāda ir virzība attiecībā uz projektiem arī, jo piesaistot lielākas finansējuma projektiem, protams, tās proporcijas izgrozās katrai veidam. Izdevumi atbilstoši funkcionālām kategorijām. Vislielākā daļa mums ir izdevumi, kam aiziet ir izglītība, 47% no mūsu šī gada budžeta. Un tad secīgi ir atpūta kultūra un reliģijas funkcija visa un sociāla aizsardzība, teritorija mājokļu attīstība un vispārējie valdības dienesti. Vispārējiem valdības dienestiem saprotam, ka tā viss ir visa administrācija, visas pagastu pārvaldes vadības, tā skaitā visi banku procentu maksājumi, kas ir attiecinām uz visām funkcijām. Jā, mēs ar Jāni vienojamies, kad būs iekaviņās arī procentu atspoguļojums. Tā ir skaitā 1 072 496 eiro procentu. Būs izvērsums arī šim, un tur arī šo varēsim ieraudzīt. Skatoties pret iepriekšējiem gadiem, izglītība vienmēr ir lielā daļa no visa un pārējais stipri līdzīgi, un skaitļi viss ir uz materiālā redzami. Ja mēs skatāmies mūsu izdevums funkciju griezumā, izdalot ārā konkrēti projekts, tad mēs redzam, ka mums izglītība šā vai tā ir tieši lielākā daļa. Izglītībai ir lielākais valsts finansējums, mērķdotācija.
pie izglītības funkcijas būs atspoguļots, cik pašvaldības, cik valsts dod šim naudu. Un projektiem šajā gadā mums ir plānots 17% no visu budžeta, jeb 7 miljoni kopējais naudas masas izdevumiem. Gadu atpakaļ, 25. un 24. gads, ja šajā gadā mums projektiem ir 7 miljoni, tad gadu atpakaļ tie bija 3,6 miljoni, 3,7 miljoni. Procentuālā sadaļa šogad tie ir projektu finansējumā 17%, iepriekšējā gadā bija 9%. Izglītība abos gados ir lielākā naudas masa 18 miljoni un 18 miljoni. Projektu finansējums, cik tad liels ir katrā funkcijā, jā, tad mēs redzam, ka ekonomiskā darbībā ir projektu finansējums, ir teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas funkcijā un izglītības sadaļā ir projektu finansējums būtiskākos apmēros. Tāpat tās ir atpūta, kultūra, reliģija arī projektu finansējums. Gadu atpakaļ, 24. gads, tad jā, proporcijas var redzēt, cik katrā ir bijis projektu finansējums. Un tieši tāpat ir 23. gadā. 23. gadā būtisks projektu finansējums bija sociālā funkcija, tas bija saistīts ar DI projektu. Mēs realizējām DI projektu un lielākā projekta masa bija tieši sociāla aizsardzības funkcijā. Vispārējā valdības dienesta funkcija, jā, mēs redzam, ka šajā sadaļā ir lielākā naudas masa ir uz centrālo administrāciju, kas apkalpo visas novadu, un arī šie otra lielākā naudas daļa ir tieši šie aizdevuma procentu maksājumi, kas arī ir visām funkcijām pārējām atbilstoši. Nākošā funkcija - ekonomiskā darbība. Ekonomiskai darbībai, ja mēs redzam, ir projekti. Projektiem ir lielākā naudas masa aiziet, un otrs projekts Smiltenes pilsētas centra 3. kārta un Daugavas ielas seguma atjaunošana. Lielākās naudas masas šajā funkcijā. Gadu atpakaļ lielākā naudas masa bija pašvaldības autoceļi, un tajā gadā mēs virzījām tiltu rekonstrukcijas, līdz ar to loģiski, ka šeit bija lielākā izdevuma sadaļa gadu atpakaļ. Vides aizsardzības funkcija, jā, vislielākā naudas masa ir Smiltenes skopšana, pilsētas uzturēšana. Līdzīgi tā arī tas bijis ir gadu atpakaļ, 24. gadā, kad pilsētas kopšana ir vislielākā naudas masa šajā funkcijā. Teritorija mājokļu apsaimniekošana. Protams, tā ir Smiltene, tā ir lielākā naudas masa, tā ir Gaujiena apkure, Raunas apkure un arī daži projekti. Gadu atpakaļ tieši tāpat bija Raunas apkure, Gaujienas apkure un pilsētas pārvaldība. Veselībā ir stipri līdzīga, gadu no gada, pēc būtiskām izmaiņām. Funkcija atpūta, kultūra, reliģija, jā, publiskās ārtelpas infrastruktūra un Smiltenes kultūras centrs, lielākās naudas masas. Un gadu atpakaļ ir stipri līdzīgi ir projekti un Smiltenes kultūras centrs. Funkcija izglītība. Izglītībā šajā gadā valsts budžeta mums būs 9 miljoni 200, iepriekšējā gadā šie ir 8 miljoni 800, un pašvaldības budžets šajā gadā 9 miljoni 300, un iepriekšējā gadā arī 9 miljoni 300. Un projektu finansējums šai sadaļai šajā gadā ir 2,2 miljoni, un iepriekšējā gadā ir 1,2 miljoni saistīts ar projektiem. Sociāla aizsardzība. Lielākā izdevuma daļa ir sociālās aprūpes centrs Trapene, sociālais dienests un izmitināšanas pakalpojumi
gadu atpakaļ līdzīgi Sats Trapeni, sociālais dienests, izmitināšana pansionātos. Projekti 25. 25. gadā dažādi, daudz. Protams, ka lielākie iepriekš jau piesauktie infrastruktūras, skolas infrastruktūras, pilsētas centrs. 24. gadā arī mēs redzam šo plašo klāstu, un 23. gadā jau iepriekš jau atsaucos uz šo DI projektu, kur bija lielākā naudas masa, līdz ar to pārējām sadaļās bija projekti mazākas summas un mazāk izdevumu. Tā, mūsu saistības sloks plānojās šajā gadā 12,15% un attiecīgi uz priekšu pakāpeniski samazinās. Un mūsu iedzīvotāju ienākumu nodokļa un PIF un mērķdotācijas dinamika pa gadiem 22., 23., 24. gads izpilda, cik mēs esam faktiski saņēmuši, un 25. gads ir plāns pretī. Tā parāda, kā mums ir ienākuma dinamika. Protams, uz priekšu mēs visi zinām, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpildi mums nedos vairs gada griezumā, bet būs nākošā gadā sākumā ar mērķi dzēst kredītu maksājumus. Jā, tās ir mūsu budžets skaitļos. Varbūt, Jāni, piebilstot, kā jau es minēju, tagad tās divas normas tiek skatītas. 19. ir tikšanās ar Valsts zemes dienestu un Tieslietu ministriju. Kadastrālās vērtības pamainīsies, īpašumi kļūs dārgāki. Un arī, ja vēl tās nomas zemes, tad nekustamā īpašuma nodoklis nostaigās tā kā uz augšu. Tas tā kā varbūt kaut ko līdzsveros. Nākamo tabuliņu. Pašu budžetu vai pie paskaidrojuma raksta man precizējumi vēl palika, kas... Tur mēs atsevišķas vietas, es arī zinu, kur ir jāieprecizē. Jā, es sazvanījos, bet jā, precizējumi varbūt varam vienkārši atvērt paskaidrojumu. Atver vaļā, tu šēro patreiz. Precizējumi rakstu un aiziet uz tabuliņu joma izglītība. Tur, kur ir tabuliņa. Es arī tūdaļ vēršu vaļā. Paskaidrojumu rakstu. Izglītības iestādes. Ir jau izmainīts, es vienkārši zvanīju jau, jā, ir izmainīts. Bija 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes, tātad mums ir 3 palikušas. Bet ir precizēts. Es skatos, vai nav palicis, jo neatvēru. Jā. Protams, ka šajā... Un vēl palika viens precizējums man pie sociālā. Man prasītos, ja tas ir sociālā joma, tai pašā tabuliņā, Jāni, sociālā joma. Fiksējām Smiltenes daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrus īve. Tur ir kārtiņi nosaukt, lai ir arī otrs īve. Vienkārši tīri tāda tehniska. Es domāju, kolēģiem nav iebilžu, ka mēs tehniski tur pielabojam, lai būtu korektāk. Jā, paldies. Pie paskaidrojuma raksta vai kādi jautājumi ir? Plaši ir visi projekti pa jomām salikti, arī pārskatāmi. Paldies. Tad pie paša budžeta. Jā, budžets ir skaitļos, esam dažādos griezumos skatījušies, un budžeta lēmumu projekts ir pielikumā ar kopējiem ieņēmumiem 40.930.04 eiro un izdevumu 44 miljoni, finansēšana 3,08 miljoni. Un attiecīgas sadaļas, cik ir aizdevumi, cik ir naudas līdzekļu gada sākumā, gada beigās saņemtie atmaksātie aizdevumi un līdzdalību kapitāla sabiedrībām. Un, protams, arī ziedojuma budžets ir atrunā
par ziedojumu budžetu 4866 eiro ar attiecīgi izlietojumu atbilstoši katru ziedojumu mērķim. Jā. Un punkts iekšā par nekustamo īpašumu atsvināšanas ienākumu novirzīšanu procentu maksājumiem un projektu finansējumu maksāšanai, novirzīšanai. Pilnais lēmums pielikumā. Tā jautājumi varbūt vēl. Ja ir tādam vēl jautājums, lūdzu. Jautājumi īsti nav, bet par budžetu jau var? Jā, lūdzu. Jā. Nu, par pašu procesu, kā mēs uz viņu gājām, es domāju, ka ir vērts uzslavēt gan priekšsēdētāju, gan ļoti laicīgo informāciju, ko mums deva finanšu nodaļa. Jā, ļoti ražīgi strādājām, koleģiālas attiecības bija mums ļoti, jā. Tiešām izgājām visam cauri un vienojāmies par daudzām lietām. Protams, kad jāsaka, ka budžets kopumā ir visas pozīcijas, kuras ir ieliktas, ir atbalstāmas un saprātīgas, viss ir kārtībā. Ja? Protams, kad rodas tāpat savi izaicinājumi, kas saistās ar savu īpašumu tirgošanas, naudas iegūšanu. Ja? Tā kā mums noteikti visiem ļoti cītīgi jāsako līdz tiem izaicinājumiem, kas saistās tieši ar šīs daļas aizpildīšanu. Ja? Noteikti, ka tas varētu būt nemazāk saspringti kā iepriekšējā gadā. Ja? Tāpēc tas ir jāuzrauga un jābūt gataviem kaut kādu pretlīdzekļu pieņemšanai, ja tas gadījumā nepildās. Ja? Tā. Paldies. Jā, paldies. Jā, es arī varētu būt piebildu divus vārdus. Pirmām kārtām droši vien daļa no mums vairāk budžets nestiprinās, pēc šogad vēlēšanu gads. Ja? Tas ir viens, un nākamais, ko gribētu atzīmēt, ka mūsu sasaukums, lai kāds arī būtu, teiksim, jā, pieņēma virkni nepopulārus lēmumus, teiksim, lai tagad mēs varētu tā pusīt normāli savirzīt šo budžetu. Ja? Jo bez šiem lēmumiem, to, ko mēs pieņēmām gan par skolas rekonstrukcijām, pagastu pārvaldēm un arī funkciju audita savu rezultātu, mēs pie tādiem cipariem nenonāktu. Tas ir viens, un nākamais, to, ko es lūkšu arī Jānim, ko es rakstīju vairākas reizes rakstījis, to, ka izējot no pagājušā gada pieredzes ar marta mēnesi jau naudas plūsmu atbilstoši reāliem faktiem, kas mainās, un arī pēc tam salīdzinošu attiecībā uz prognozēm. Tā normāli dara, lai saprast, lai veidojas kaut kāda statistika, un pēc tam ir vieglāk vadīt šo finanšu plūsmu. Un, protams, to Otārs jau aizskāra, to, ka īpašuma atsevināšanas tās, kas nes izdevumus, pilnīgi noteikti jā, bet tas, kas varētu būt kā aktīvs un, teiksim, jebkurā laikā pieprasīts, tur bišķiņ būtu jāpanalizē un tie būtu jāatsavina paralēli šai naudas plūsmai pēc vajadzības. Ja? Visu no manas puses. Jā, paldies. Ja vairāk nevienam komentāru varbūt kolēģiem es nepaskatījos, kas notiek Zoomā. Paldies, rociņu nevienu neredzu. Tad ir lūgums pāriet pie lemjošās daļas un uzsākt balsojumu par budžetu. Paldies, 15 deputāti par. Budžets ir pieņemts. Paldies vēlreiz visiem, pilnīgi visiem, jo ik viens ir devis savu ieguldījumu, kuri ir klātesoši, visi deputāti ir devuši savu ieguldījumu, darbinieki, un kādam tas ir bijis, protams, no iestādēm sāpīgāk, kādam varbūt mazāk sāpīgi, bet vēlreiz rezumējot šā gada budžetu, mēs visi zinām, ka autonomās funkcijas mēs nodrošinām, ekonomiskās un sociālās vajadzības arī esam sabalansējuši un arī ieguldījuši teritorijas ilgtermiņa attīstības virzībai. Tātad pamatkapitāla veidošana vēlreiz 8,3 miljoni vai 19% no visa budžeta. Tā skaitā projektu
attīstībai 7.253.000 vai 16%. Un ņemot vērā, ka izglītības sektorā, ja, tad ir 42%. Un atbalstītas ir arī visas brīvprātīgās iniciatīvas, kuras ir bijušas līdz šim, gan sabiedrības aktivitātei, saliedētībai, gan arī infrastruktūrai un pakalpojumiem, ko veic tātad gan ūdens kanalizāciju pieslēgumiem, gan pagalmu sakārtošanai un tā tālāk, rotaļlaukumiem un vēl citām visām lietām, gan arī kultūras un sociālā mantojuma saglabāšanas aktivitātes tīri no brīvprātīgām iniciatīvām. Paldies! Un pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mobilitācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem. Arī dodu vārdu Jānim. Jā, būtu kādi jautājumi attiecībā uz ielu un ceļu autofondu sadalījumu. Ja nav, tad ir lūgums veikt balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to ir tikai palicis darbs, jo pie projekta veidošanas esam strādājuši un ir palicis darbs. Paldies visiem! Domes sēde kārtējā ar šo ir noslēgusies. Nākamā domes sēde ir 20. februārī 10:00. Paldies par sēdes sagatavošanu un par klātesamību visiem deputātiem uz budžeta pieņemšanas sēdi.